Sveicināti! Narkotisko vielu lietošana skolēnu vidū ir temats, ar kuru es šodien sarunāšos ar narkoloģu un KBT terapeiti Ilzi Maksimu. Sveiki, Ilze! Labdien! Un saruna mums notiks tāda sarunu cikla skolēns un atkarības ietvaros, ko veido vecāku organizāciju mamām un tētiem sadarbībā ar slimību profilakses un kontroles centru. Narkotikas ir tā tēma, un narkotisko vielu lietošana skolēnu, arī pat bērnu vidū ir tēma, kas pēdējos gados ļoti bieži izskan. Kāds ir tas jūsu novērtējums šī brīža situācijā, vai ko liecina dati, cik tad liela ir šī problēma Latvijā? Jā, tas ir mūsdienu izaicinājums un problēma, un mūžīgais jautājums, vai viegli būt jaunam. Jā, jo īstenībā, es teiktu, nav vienkārši tieši dēļ tā, ka gan mainīgās ģeopolitiskās situācijas ziņā, gan dažādu ekonomisko tirgu vajadzības un tā tālāk ir radījušas nepieciešamību meklēt nelabvēlīgos biznesus un tā tālāk, kas ir paplašinājis radošos prātus, radīt dažādas ķīmiskas vielas, kuras ilgstoši un varbūt nekad cilvēce nav pazinusi, bet šobrīd, gan sākot jau no pagājušā gadsimta vidus, jau šī gadsimta sākumā, ir ārkārtīgi kļuvis raips šo narkotisko vielu tirgus un ražošana un veidošana un izgudrošana. Un es teiktu tā, te apjūk gan jaunietis, gan arī cilvēki, kas mēģina tomēr to apdraudējumu secināt, meklēt, un tas nav vienkārši, bet, kā jau minēju, apjūk pats jaunietis, jo tas piedāvājums ir ļoti konkrēti vērsts uz to pieprasījumu. Justies labāk, iederēties, uzsākt kaut ko jaunu, un tā laikam ir tā jaunības patīkamā, bet diezgan riskantā provokācija, ka es vēlos kaut kā rīkoties, kaut ko jaunu piedzīvot, bet saprotot, ka šis ķīmiskais piedāvājums un tirgus vairojās un paliek gan bīstamāks, gan tāds nesaprotamāks, tā ir tā mūsdienu realitāte. Un arī uzmācīgāks, es pieļauju. Jā, tās robežas un pieejamība, šobrīd arī tīri pieejamības tehnoloģiskie risinājumi, kā agrāk tas bija sarežģīti, varbūt, tas bija tikai caur cilvēku faktoru pieejams, šobrīd tomēr pasta sūtījumi, lai kā tas izskatās, viņi no tālas zemes var atnākt līdz šejienei un var arī neuzzināt šie ierobežojušie iestādes, kā tas nonāk, un jaunietis šo nevēlamo produktu saņem turpat pakomātā. Jūs teicāt, ka apjūk jaunietis un visas puses apjūk, vai arī speciālisti? Ir jutušies apjukuši no tā, kas tas tāds? Tieši tā, jo, teiksim tā, ir veidotas un tiek uzturētas dzīves šīs agrīnās brīdināšanas sistēmas ne tikai daļa katastrofām, kaut kādiem ļoti lieliem globāliem notikumiem, bet arī šajā ziņā, ka tiek turēta rokas pulsa par to, kas notiek, vai parādās kādi pat vienreizēji notikumu gadījumi ar kādu jaunieti, kādi klīniski gadījumi, kāda pēkšņa nāve vai saindēšanās, kura nav atpazīstama pēc iepriekšējiem standartiem. Un šī sistēma mēģina reaģēt un saprast, kas tad īsti notiek. Bet, kā jau bieži vien tomēr tas gadās, ka ražotāji, veicinātāji vai varbūt netik labvēlīgi noskaņoti cilvēki šo procesu virza straujāk un ātrāk, jo pētniecībai un ierobežošanai ir vajadzīgs laiks un normatīvie akti un dažādi veidi tiesību ievērošana. Dīleram nevajag tiesības, viņš vienkārši nāk ar savu vajadzību nopelnīt, un jaunietis bieži vien tajā iekrīt, jo solītas jau tiek labas lietas. Tiek solīta kāda iederība grupā, sociālā grupā. Labsajūta. Un arī, ņemsim vērā arī gan mēdīju, gan filmu, dažādas šīs
idejas apspēlēšana, kas kādreiz izskatās ļoti kvalitatīvi, garšīgi no dažādas kinematogrāfijas vai kaut kāda viedokļa, kādam varbūt ļoti liktenīga. Jā, kādam šī izvēle pamēģināt var novest pie ārkārtējām sekām. Bet izklausītos varbūt tā biedējoši, jā, no tā ir jābaidās, bet ir skaidrs, ka arī tajā otrā pusē, šajā pusē esoši cilvēki, viņi turpina strādāt, viņi nepadodās. Ir cerība, ka uzrunājot un liecinot, informējot, psihoizglītojot, tomēr cilvēks, kas aug un aug viņa prāts, viņš tomēr var izdarīt izvēles, kas ļauj viņam izdzīvot labāk, atrast citus risinājumus, nevis pakļauties šai ķīmiskai laimei. Jā, ķīmiskai laimei. Ir kādas, jums šobrīd tādas, nezinu, top 3, top 5 vielas, kas jūs kā speciālistu biedē? Ne tikai mani, bet arī globāli, jā, ir tās aktualitātes, kur tas tirgus ir vērsts uz tiešām jaunāku un jaunāku patērētāju iesaistīšanu. Un bieži vien tiešām šīs vielas var izskatīties kā kaut kas bērnišķīgi naivs un, jāsaka, šobrīd jau ir arī šī informācija gan par konfektēm, kas izskatās kā konfektes, kā gumijas vai želejas lācīši, kurus lieto bērni dažādos vecumos un arī pieaugušie, bet ir valstis, kur tas ir pēc viņu normatīviem aktiem, piemēram, var saturēt šos kanabinolus, tetrahidrokanabinolu, bet šajā gadījumā jau ir tirgi, kas piedāvā sintētiskos kanabinolus, un viņu ietekme jau ir pavisam savādāka un plašāka un daudz netveramāka. Un sanāk ir tāds Trojas zirga stāsts, varbūt ir zināmāks, bet šeit ir diezgan lielas briesmas tik mīlīgā formātā ietvertas, kā konfekti, kura līdz šim varbūt ir baudīta ļoti nevainīgi un ar lielu prieku, bet, diemžēl, šīs psihoaktīvās vielas var atrasties. Bet tiešām ir valstis, kur kaut kur kā tas ir legāli. Kā tautas valodā sauc to vielu? Būtībā tā, kas atrodas marihuānā, kanabinoli. Jā. Bet Latvijā jums, kā speciālistiem, ir fiksēti šādi gadījumi? Bija pat tāds brīdis, kad tiešām vecāku čati uzsprāga par to, ka vecāki tiešām satraukšies, jo ko nozīmē, ja atnāk draugs un tev iedod savajā gumijlācīti. Pēc esošās informācijas nav datu, ka tas ir kaut kas, kas ir tā plaši pieejams un tieši notiek mūsu sabiedrībā, bērnu vidū, bet tādu varbūtību izslēgt nevar. Tas mirklis var būt, viens un tas notiek, bet šobrīd tādus konkrētu ziņojumu par to nav. Bet ir labi saprast, ka šīs vielas var izskatīties dažādi. Līdzīgi jau bija arī ar šīm smēķēšanas ierīcēm, ar nikotīna izdeles ierīcēm, kuras izskatās kā flomasteri un vēl, kamēr pieaugušie tikai sākā uztvert vai saprast, ka īstenībā tas ir produkts, kurš izdala psihoaktīvu vielu un ka tas izskatās savādāk nekā līdz šim tas bija iedomāts, un tas smaržo savādāk. Līdzīgi arī ar tiem gumijas lācīšiem. Es varbūt, kas arī šobrīd ir, arī man liekas, bija diezgan plaši rezonēja informācija par šo te One Direction dziedātāju, kurš ir lietojis dažādas vielas, un arī izskanējis šis te rozā kokaīna vārds, par ko arī apraksta, jāsaka, arī Eiropas Savienības šajā kontekstā, kad ir šādi skaisti nosaukumi, skaisti noformējumi, bet tajā ir dažādu ķīmisko vielu kokteilis un ar vēlmi iesaistīt vai padarīt pieejamāku psihostimulātoru to lietošanu, kas varbūt lētāka, no kokaīna atšķirīga, kur vispār nav tā kokaīna, bet ir viss, ko var tikai nokrāsots rozā. Tā ir mūsdienu realitāte, kā šī labās pašsajūtas vārdā tiek pārdots viss kaut kas,
Arī tas pats ekstazī, jā, kas tiek formēts tabletīšu veidā vai ripiņu veidā, uz kurām ir dažādas naivas, vieglas, visiem atpazīstamas, atpazīstama simbolika, kas asociējas kā kurām var, lai aptvertu lielāku šo te tirgu un pieprasījumu. Diemžēl, jā. Diemžēl tāda situācija ir šobrīd Eiropā un arī pasaulē, bet ir reģioni, kur tas ir vairāk. Ja? Kur tas ir vairāk, pieļauju, ka kaut kas atnāk arī līdz Latvijai, bet tiklīdz ir, jāsaka, mūsu ierobežošanas sistēmā ir tomēr veidota laba pieeja, kā ir uzrunāti aizliegumi uz ķīmisko grupu, tādām lielām ķīmiskām grupām, kur arī visi šie savrupinājumi vai savienojumi paveidi pakārtojas zem šī. Līdz ar to tāda ierobežošana ir vairāk iespējama. Tas ir tas spaiss laiks, kas ļāva tomēr mūsu normatīvos aktos iekļaut šādu pieeju un regulēšanas mehānismus. Bet, katrs, arī šie, diemžēl, nelegālie darboņi meklē savas iespējas, un ķīmiskie prāti domā jaunas formulas. Formas arī. Un formas un formulas, un tas nevis tomēr uzrunā jaunu cilvēku, un kā jau minēju, tā tendence ir virzīt uz jaunāku un jaunāku patērētāju. Kāds jums ir jaunākais patērētājs jūsu lokā nonākušais? Diemžēl tie ir jaunieši, varbūt šobrīd privāti praksē vai strādājot arī Vivendi šādas vecuma grupas nav, bet ir bijuši bērni 9-10 gadi, kad es strādāju vēl RPNC, nāk uz konsultācijām jaunieši 13 gadu vecumā. Tātad jau ir pieredze lietojot dažādas vielas, par ko liecina arī vecāku liecības, analīžu rezultāti, skrīnings, ko var veikt ģimene pati. Nevienmēr tā ir kāda reanimācijas laboratorija vai laboratorijā šajā psihiskās aprūpes centrā, bet arī šos te skrīningus tomēr tiešām var veikt paši vecāki, un viņi varbūt šo lietu konstatē. Ko jūs domājat par skrīningu? Kur vecākiem? Var nopirkt testu aptiekā un vienkārši redzot, ka jauniešu uzvedība ir izmainīta vai viņa mainās, kaut kas notiek savādāks, ir iespēja vienojoties, pamatojot savu izvēli, savu uztraukumu, jo vecākam ir tiesības paust savu uztraukumu un veikt šādas pārbaudes, nemaz neietekmējot šo bērnu teritoriju vai cieņu, uzrādot cieņu, bet vecāks ir atbildīgs par bērnu līdz noteiktam vecumam, un tāpēc viņam ir tiesības šādu skrīningu veikt. Ja viss ir labi, tad šī analīžu nodošana mājas apstākļos un testa veikšana ir kaut kas, par ko vienoties, lai pēc tam abiem pāēstu saldējumu kopā vai noskatītos kino. Tas nav jāuztver kā sots vai pazemojums. Tas ir vienkārši kaut kas, par ko vecāki uztraucās un pārbauda. Vēl mazliet plašāk par šo testu. Uz kādām vielām tas reaģē un kāds darbojas? Tā kā siekalu, urīna tests. Un uz kādas vielas tur tad spēja konstatēt? Te jau jāsaka tāds darbs vai saruna ar farmaceitu, kāds ir tas panelis, jo viss ir atšķirīgs tajā cenā, par ko vecāks ir gatavs maksāt. Kaut vai no piecām vielām un grupām, jo skaidrs, ka ir testi, kas ir uz šīm standarts vai pamatvielām, kuras līdz jau ilgstoši tiek vērtētas, gan šie psihostimulātori, opioīdi, benzodiazepīni, marihuāna, bet ir arī plašāki testi, un tie var piedāvāt jau dažādu medikamentu sastāvu. Tā jau ir cena, ko... Bet aptuveni tā cenu amplitūda? No 5 līdz 175 eiro, jā.
Amplitūda ir. Amplitūda ir. Un arī oficiālās analīzes, kas tiek veiktas, viņas jau arī ietver tiešām šādu veidu dažādas amplitūdas un nepieciešamības konstatēt, jo tās tehnoloģijas ir sarežģītākas, jo tās vielas ir niansētākas, viņas ir sintētiskākas un dažādas. Tāpēc sanāk meklēt, un tas kaut ko maksā. Jā. Bet tomēr tā ir pieeja, kuru var realizēt tomēr ieraugot šīs pārmaiņas bērnā un vēl pirms saprotot, ka jārīkojās vai kaut kādā ziņā jāmeklē šis iemesls, tas ir kaut kas no dedukcijas. Es izslēdzu to, kas man varētu likties kā visreālākais mūsdienās. Kāds būtu jūsu ieteikums, kā ar bērnu jau no šajā gadījumā jāsaka jau no mazām dienām, ņemot vērā to, kāds klāsts ar gumiju lācīšu vai visādas krāsainas tablešu veidā pieejams ir, kā ar bērnu runāt par tām vielām, jo senāk teica, neņem konfekti no sveša onkuļa, bet šeit ir pat jau jautājums, vai tu vari ņemt konfekti no sava drauga. Jā, diezgan skumji, vai ne, ja tā padomā. Bet bērnam svarīga saruna ar vecāku ir bijusi vienmēr saprotama informācija, kāpēc es kā vecāks uztraucos, vai ko es zinu, vai ko es varbūt nojaušu, vai par ko, kāda informācija man ir sasniegusi. Un tāda vecāku biežākā kļūda ir neatļaut sev šaubīties vai kļūdīties vai nezināt. It kā būtu pareizi man kā vecākam zināt daudz un uzreiz un visu, bet interesanti gan, kā tas tā uzreiz ir realizējams. Un es tā zinu un varu pateikt, bet ja man ir sasniedz kāda informācija, kas ir satraucoša un viņa ir attiecināma uz manu ģimeni, uz bērnu, es to varu ar bērnu pārunāt. Jā, un bieži vien tā nav saruna. Tā, tagad nopietni runāsim. Iespējams, ka tas ir patīkami pāēsts vakariņas, vai tā ir pastaiga, vai varbūt ir sanācis kaut kur aiziet iepirkties, un tādas vienkāršas sarunas ietvaros es varu atcerēties, padalīties ar to, ko es zinu, vai esmu dzirdējusi, vai redzējusi, vai varbūt sarakstē ir parādījies, ka kaut kas tāds notiek. Nevienmēr ir tā, jo mazāk zini, jo dzīvo laimīgāk. Šajā gadījumā ir arī tā informētība jau rada atbildību bērnam pašam. Jo tā, ja viņš to nezina vai nenojauš par tādas riska esamību, es uzņemos atbildību viņu sargāt. Tas man ir jādara, bet man ir labi šo atbildību padalīt. Un padalīt ar to, uz kuru tas vistiešāk attiecās. Uz to manu bērnu, par kuru es gribu rūpēties arī neklāt esot. Bet man sniegtā viņam informācija viņu pasargā, ejot pa ielu vai dodoties satiekoties ar draugu. Līdz ar to nekautrējoties, varbūt dalīties ar šo informāciju, par kuru es šaubos, kas mani biedē. Es varbūt visu nezinu, bet tā ir realitāte. Es tomēr jau savā ziņā deleģēju šo atbildību bērnam un turpinu novērot. Turpinu novērot un arī, kas ir labi zināt gan pašam jaunietim vai vecākam, vai dodoties uz kādu pasākumu un eksperimentējot ar vielas lietošanu, lai kas tas būtu, nikotīns, alkohols vai vēl kaut kāds, kaut vai limonāde, kurā ļoti bieži ir arī dzirdēts, ka tiek iejauktas dažādas vielas vai vienkārši tiek sajauktas glāzes, tas arī notiek. Var saskarties ar šīs vielas ietekmi un vai dodoties uz šo pasākumu, esmu pārliecināta, ja man būs slikti, kāds mani nepametīs. Tādā likteņa varā kaut kur,
bezsamaņā vai, nedod Dievs vēl vemjot un nesot aprūpētai kaut vai pagrieztai uz sāni, vai es zinu, ka kāds no šiem draugiem vai paziņām spēj sniegt pirmo palīdzību. Jo tas ir kaut kas, kas arī ir tā aktualitāte sabiedrībā un notikumi, kas ir rezonējuši, ka problēma bija nevis varbūt pat tajā, ka bija šī lietošana, kas notika pēc tam, kad šie cilvēki pamet vai vienkārši nezina, kā viņiem rīkoties. Baidās izsaukt šo palīdzību. Šobrīd pat normatīvie akti jau ir ļoti konkrēti to apstiprinājuši, kā palīdzības saukšana nevērš pret saucēju, ja arī viņš pats lieto vai kas tur ir ar to vielu vai narkotiku lietošanu, nevērš pret viņu šo juridisko atbildību. Ir svarīgi glābt cilvēka dzīvību, un ja viņš sauc, tad šī lieta nevēršās pret viņu. Šis svarīgs aspekts, jo tas ir saprotu nostiprināts, jo tas bija viens, kāpēc izvairījās savu palīdzību. Jā, šobrīd tas ir stājies spēkā, un to ir svarīgi zināt, jo tieši šīs palīdzības sniegšana ir ļoti būtiska un agrīnās mirkļos, jo cilvēks vem guļot uz muguras un 4 minūtes, un principā cilvēku vairs nav. Vai arī viņš gūst tādus bojājumus, jāsaka tā, elpceļu funkcijas sniegšanā, kā tad, kad jau atbrauc ātrā palīdzība, tur ir diezgan tādi smagas sekas. Negribās baidīt, bet tā ir tā realitāte, jo organisms saindējoties reaģē ar vemšanu. Tas ir tik normāli, tik labi. Un citreiz ir sanācis runāt ar jauniešiem, kuri tik ļoti lepojās, ka viņiem vairs nav slikta dūša, ja viņi tur lieto skumji. Slikta dūša īstenībā liecina kaut ko labu. Mans organisms tomēr grib pretoties, un viņš nepiekrīt šai ietekmē, bet tad, kad šie aizsarga refleksi sāk mazināties un zūst, te ir par ko satraukties. Jā, tas nozīmē, ka ķermenis tad jau ir sācis pierast pie tām vielām. Viņš piespiedu kārtā sāk adaptēties šai vielas klātbūtnei. Kā es mēdzu teikt, reorganizējas labdabīgie procesi, fizioloģiskie procesi, un viņi tiek reorganizēti un nosūtīti uz toksisku vielu pārstrādi, izstrādi un funkcionēšanas tādu stabilizāciju. Bet tas ir kaut kas tāds, ko nevajadzētu darīt. Pietiktu, vajadzētu tos resursus ieguldīt citur. Bet tā kā jaunietis un augoša persona ir ar daudz tādu maksimālu jaudu, kā mēs jau runājam par jaunības maksimālismu dažādās izpausmēs, ir vēlme un spēja dažādi darboties un aktīvi, bet kādreiz tomēr tieši smadzeņu funkcija ir tā, kas šajā mirklī ir visvājākā. Un šis temats, ko jūs minējāt par palīdzības izsaukšanu, ir noteikti labs, ko pārunāt ar savu pusaudzi. Vispār būtu jau arī tādu skolas vecuma bērnu. Kas ir tas, ko tu proti kādu palīdzību sniegt? Un, protams, jāzina tālruņa numuru 112, 113 arī, bet arī ko tu vari praktiski palīdzēt. Tas ir tiešām tāds labs temats, un arī paņemot klāt to juridisku atbildību. Jā, jo kādreiz nemaz tik daudz nevajag. Es vienkārši redzu, vērtēju, vai tas cilvēks elpo, vai viņš, jāsaka, vispirms vai viņš reaģē uz kādu kairinājumu, vai es viņam iekniebju, vai es viņu pagrūstu un uzrunāju viņu vārdā, viņš sniedz kādu skaņu vai, kaut kāda reakcija, kas liecina, ka iespējams viņš, ir iemidzis vai saguris jūtās, bet viņš tomēr nav pārāk tālu aizgājis tajos apziņas traucējumos. Ja tomēr šādi nav, viņš guļ ciešākā miegā, varbūt netik nereaģē, tomēr, bet tā elpošana saglabājas. Tātad es varbūt dzirdu, ka viņš elpo, es redzu, kā cilājās viņa krūšu kurus. Tas ir labi. Tātad es turpinu novērot, bet to telefonu ar palīdzības saukšanas iespēju
turu netālu un vēlams nogult šo cilvēku uz sāniem. Ja tomēr pie šīs te jau, vai miega vai bezsmaņas viņam sākas šī vemšana, viņš tomēr to dara prom no sevis. Ja? Un tā sānu guļa ir, jāsaka tā, cilvēks tā kā apguļās, ja? Viņš guļ uz sāniem, un viņa kāja, kas ir pārlikta pāri, viņa stabilizē, es teiktu, ir pieejami arī masu mēdījos, gan video, gan dažādi zīmējumi, kas runā par šo stabilo sānu guļu. Ja, un šajā mirklī tas cilvēks tomēr ir jau aprūpēts. Turpinot pieskatīt, vai viņš elpo, vai nemainās viņa ādas krāsa, un jā, nav kaut kas tāds, kas varbūt kaut kādi krampi vai vēl kaut kas neparasts nāk, viņš kaut ko varbūt pat sāk runāt, ne to, tad ir skaidrs, ka ir jāsauc ātrā palīdzība. Bet tas ir kaut kas tāds vienkāršs, ko var izdarīt jebkurš. Vērot un ļaut stabili gulēt, ja cilvēks ir aizmedzis. Ja tomēr tiešām jau ir gan aizdomas, ka tā elpošana nav atbilstoša, viņa ir seklāka vai tieši otrādi ātrāka, vai nav sadzirdama īsti un mainās ādas krāsa vai tāds 113 un vajadzība ziņot, kur, kas ir noticis, kas ziņo, lai var atrast ātri, ērti, lai tas ir pieejami pēc iespējas ātrākā laikā. Jo šobrīd arī ir runa par opioīdiem, un opioīdi ir tie, kas ļoti ietekmē elpošanas centrus. Un varbūt nevienmēr cilvēks ir gatavs varbūt elpināt, bet arī šī sirds masāža ir kaut kas, kas ir absolūti vajadzīgs, ja? Gadījumā, ja man tomēr jāgaida šī neatliekamā palīdzība un es varu šo palīdzību sniegt. Jā, tas nav vienkārši, bet tas tomēr ir tā rīcība, par kuru es varu domāt, saprast, kā to veikt. Jā, jo arī autovadītājiem, arī tam jaunam autovadītājiem, kas mācās dažādu veidu kursus, arī grib apgūt šo prasmi, arī šo prasmi viņam māca. Tā kā tas ir apgūstams pietiekami agri, lai neapjuktu, lai zinātu, ko darīt, jo aicināt palīgā vajag. Jā, tagad pakāpjoties atpakaļ, ģimenei ir izdevies ar savu to pusaudzi vienoties par to skrīninga veikšanu, tātad to mājās veicamā testa veikšanu, un tas ir pozitīvs uzrādās. Kas ir tie soļi nākamie, kas būtu jādara un kurā brīdī tad arī, kas ir tie nākamie soļi, kas tad kā vecākam tāds satriekts ieraugi un kā tālāk par to komunicēt, kur vērsties tālāk? Šajā gadījumā ir, protams, kā pat arī neatliekamos gadījumos, labi saglabāt mieru. Mieru un mēģinot sevi nomierināt, arī vēsu prātu, vērtējot visu, kas notiek, vai uz kādu sadarbību šis jaunietis ir gatavs. Jo konstatējot šo faktu, skaidrs, ka gribās uzzināt, kā tas varēja notikt. Un kas ir šis stāsts, ko tas jaunietis stāsta, vai tas ir kaut kas, kas ir varbūt viņam pašam īsti neapzināts, jo tā arī var gadīties, vai tomēr tas kaut kas, kas saistās ar tādu jaunu izvēli, jaunu izaicinājumu, dzīves eksperimentu, vai arī tā atbilde ir tāda ļoti radikāli noliedzoša, izvairīga, dusmīga. No tā jau izriet tas rīcību variants. Ja tomēr tā saruna iet tādā vēlamākā sadarbības gultnē, skaidrs, ka var vienoties par šāda veida pārbaudes turpināšanu, un, ja tomēr kaut kas tāds atkārtojas, mēs noteikti meklēsim speciālistu palīdzību.
Bet tas ietver arī jautājumu, kā tu jūties, kas notiek, kāpēc šī lieta tev šķiet pievilcīga vai saistoša. Jo noteikti jauniešu dzīvē ir kaut kas, ar ko netiek galā, vai ir viņam kādi iekšēji izaicinājumi, jā, kur vecāks tomēr var piedāvāt savu palīdzību un rast kādu risinājumu, atbildi vai spēcinājumu. Ja tomēr šī vienošanās īsti nesanāk, vai arī tomēr parādās kaut kas vairāk. Ja? Man ir grūti, es nevaru, esmu satraukts, pārguris, nevaru aizmigt, vai tieši otrādi, dažādi tie simptomi varētu būt. Tad iespējams tomēr šī palīdzība vai konsultācija šo psihoemocionālo problēmu sakarā ir nepieciešama. Šodien pat dzirdēju tādu labu frāzi, ja ved jaunieti pie psihologa, agrāk lika stāvēt stūrī, tagad ved pie psihologa. Tas tiek uztverts gandrīz kā sots. Es tomēr gribētu apstrīdēt šo, jo šajā gadījumā tiek meklēta cita uzticības persona. Persona, kura varbūt no neitrālāka, objektīvāka redzes punkta var noklausīties šo stāstu, redzēt vienu, gan bērna, gan vecāka stāvokli un sajūtas un sniegt kādu atgriezienisku saiti, novērojumu, rekomendāciju, iedrošinājumu. Ļoti bieži vienkārši ir vajadzīgs iedrošinājums no malas, ko es kā jaunietis varu darīt vai es kā pieaugušais varu darīt. Un šīs attiecības tomēr uzlabojās. Tātad psihologs nav sots. Viņš ir cilvēks, kas var palīdzēt, un viņš ļoti grib to darīt, jo viņš to profesiju ir izvēlējies tieši tādēļ, ka viņš to var. Ja? Un kaut vai šāda viena konsultācija, secinājums, pārdomas, kur var skaļi daloties ar esošo problēmu, jau pašam viens sev šo informāciju atgriežot atpakaļ smadzenēs, šo risinājumu rast. Ja, jau redzot kādas ir vecāka vai bērna reakcijas turpat šī palīga kabinetā, ļoti bieži tas ir ļoti daudz. Ja? Un tā pati psihoizglītošana par kaut ko, ko var darīt, ko nevajadzētu izvēlēties, alternatīvu meklēšanu, kopējā laika meklēšanu, prioritāšu izvirzīšanu. Būtu vienkārši ļoti sen nav pavadīts laiks ar bērnu. Viņš meklēja savus priekšus. Tātad šis psihologa saruna varētu būt kaut kas tāds, kas ir kā tāda viens gadījums, kas varbūt neizvēršas plašākā konsultācija un turpmākā terapijā, bet nereti gadās arī tā, ka ir iekavēts ar to pirmo sarunu, ar konstatāciju, ar to pirmo eksperimenta variantu, un izrādās jaunietis varbūt jau kādu laiku diezgan dedzīgi šo vielu lieto. Un skaidrs, ja tā vielas lietošana atkārtojas, mēs domājam par jau psiholoģisku piesaisti šīs vielas efektam, un tas jau ierakstās šajā baudas centrā kā nepieciešamība, kā ļoti izteikta vajadzība, un te jau cilvēka uzvedība, domāšanas veids pakārtojas šīs baudas sniegtajam secinājumam, un ir grūtāk šo kuģi jau pagriezt ar vienu konsultāciju, ar vienu notikumu tādā pretējā vēlamākā virzienā. Un te jau varētu būt vajadzīgs jau ilgstošāka pieeja risinājumi, kas arī tiek piedāvāts caur dažādām šīm konsultācijām, kas ir vairāk kā viena. Tieši tādēļ, ka šī lietošana ir bijusi jau intensīvāka, biežāka, ir vairāk saskatāmas sekas, iespējams arī mācību traucējumi, uzvedības traucējumi, dziļāki psihoemocionāli traucējumi. Un te jau sanāk tā virzība aiziet dziļāk un ciešāk sadarbībā ar ārstniecības personām un palīdzību. Jo vispirms vienmēr runājam par psiholoģisku atkarību. Un tikai tad pie tā narkologa nonāk. Ja? Pēc tam jau, kad vairāk, arī narkologs kā indivīds, kā ārstniecības persona strādājoša psihisku traucējumu jomā,
spēj sniegt šo konsultāciju, saredzot, vai te ir jāiesaistās jau ar jaudu, ir nepieciešama plašāka terapiju un terapijas veidu pielietošana, vai tomēr šeit ir nepieciešama uzraudzība un varbūt tāda leģitīma valsts novērošanas ietvaros, kur šīs analīzes jau tiek veiktas pie narkologa. Kaut vai šajā gadījumā netiek konstatēta atkarības forma, ir kaitējoša pārmērīga lietošana. Ja? Vai lietošana kā fakts, ja tas formulējums vairāk kā diagnoze, bet šis fakts, ka tā lietošana bijusi atkārtota un iespējams jau ir sekas. Bieži vien šīs sekas ir protokoli, dažādas šīs pedagoģiskās sēdes, kaut kas tāds, kas ir jau oficiāli nofiksējies kādos oficiālos dokumentos. Un tad ir labi, ka ir atspēkojums oficiāli. Oficiāli caur iestādi, caur šo te personu, kas ir ārstnieciska persona, kas uzrauga, vai tiešām šī turpmākā atturība vai šī jāsaka tā, dzīve turpinās un tā uzvedība mainās. Un kādreiz tā tiešām ir novērošana, analīžu nodošana, kontakts ar regularitāti, uzklausot arī vecāku secinājumus, bet kādreiz tas tomēr ir arī kāds ārstniecisks pakalpojums, kuru nepieciešams organizēt, kas ir šīs rehabilitācijas pusauģiem, kur jaunietis tiek apzināti nošķirts no tās vides, kurā viņš ir. Jā, viņš nonāk varbūt starp jauniešiem, kas arī ir bijuši, bet viņi tomēr ir ārstnieciskā vidē, atveseļojošā vidē, jo tur ir narkologs, psihologs, sociālais darbinieks, grupa kā tāda, dažāda veida aktivitātes, mākslas terapijas, fiziskās aktivitātes, ļoti atšķirīga vide no tās, kurā tas jaunietis jau varēja iestrēgt un palikt un meklēt kā vienīgo baudījumu šo te vielas ietekmi. Viņš atgriežas pie citām baudām, bet rehabilitācijas ietvaros. Bet man uzreiz precizējošs jautājums. Divi jautājumi. Cik gada ietvaros tādi jaunieši tiek Latvijā nošķirti un ielikt tajā citā vidē? Un otrs jautājums ir par to, ar kādu vispār tādu ārstēšanās termiņu var rēķināties, jo pasaka, šajā gadījumā bērns un pārmērīga vielu lietošana vai jau atkarība, man izklausās tiešām traki. Tas ir tā kā dzīves sākums, kurš tev jau ir ielikts tādā smagā situācijā. Te ir, kā teikt, labā un sliktā ziņa. Tomēr ņemsim vērā, ka tā labā ziņa ir tāda, ka jauniešu smadzenes turpina attīstīties, un viņām ir tikpat labs potenciāls, cik viņas gāja tajā destrukcijas virzienā, atgūties un tomēr iet atveseļošanās virzienā. Un tā ir tā labā ziņa, ko apzināties iesaistītiem cilvēkiem, arī pašam jaunietim, ka, ja ir adekvāta palīdzība, vides maiņa, alternatīva izvēle un tiešām savu vajadzību atbildēšanu uz savām vajadzībām, šī atveseļošanās vai atgūšanās no šīm briesmām notiek pietiekami ātri un strauji. Un tas ir iespējams. Kas ir varbūt, ko arī parāda savā ziņā šī profilaktiskā novērošana, tas ir apmēram gads, kā cilvēku novēro, lai saprastu, kas notiek šī gada laikā. Gads ir diezgan nozīmīgs tāds periods, jebkurā vecumā, ja mēs runājam par kaitīgu vielu lietošanu vai par atkarībām, gads sniedz tiešām vērtīgu informāciju un arī sniedz ļoti vērtīgu liecību pašam cilvēkam. Viņš izdzīvo visu, kas ar viņu var notikt gada laikā, vēl vienreiz, bet savādāk. Ja? Jo līdz šim ir kaut kādi gadi vai viens vai vairāki, kas liecina kaut ko citu. Mēnesis ir labi, 3 mēneši ir labi, pusgads ir labi, bet gads tomēr tiek vērtēts kā cikls
kaut vai mums dabā gads ir noteikts cikls, tāpēc arī šeit ir, tam gadam ir savā ziņā ļoti zīmīga tāda nozīme. Un tātad gads varētu būt tas, kur arī vecākam ir svarīgi to savu bērnu pieskatīt nevis mēnesi, 2, bet apmēram gadu tomēr, ja, jo tās pārmaiņas gada griezumā ir diezgan lielas, un viņas tad var vest labā virzienā. Tātad jau šī paļaušanās, ka pārmaiņas var notikt strauji, ja palīdzība ir adekvāta. Ja, kas ir tā sliktā ziņa? Skaidrs, ka šīs palīdzības metodes, gluži nav tā, ka visu gadu šis jaunietis ir šajā rehabilitācijā. Rehabilitācija ir mēnesis. Ja? Kādreiz arī īsāk, tas var būt arī 2 nedēļu, 3 vai 4 nedēļu garumā, bet to jau lem, par to vienojās, esot šajā palīdzībā, bet jārēķinās apmēram ar mēnesi rehabilitācijas. Pēc tam, turpinot šo te novērošanos vai palīdzības meklēšanu atbilstoši simptomātikai un vajadzībām. Un tā ir kā pie kaitīgas lietošanas, varbūt tātad, ko var sadzirdēt gads un mēnesis, jā, vai vairāk, ja tas ir nepieciešams. Pie atkarībām noteikti tas laika posms ir ilgāks, jo tā stabilitāte nenotiek tik strauji. Bet biežāk domājot par jauniešiem, netiek domāta uzreiz atkarība. Vairāk tiek domāta šī kaitējoša pārmērīga lietošana, kā izvēle esošiem psihoemocionāliem traucējumiem, sociālai situācijai, un mainot šo pieeju, mācot viņam citu uzvedības veidu, tomēr tā pozitīvās pārmaiņas ir vairāk iespējams. Tieši tāpēc, ka viņš ir jaunietis. Jo cilvēks ir vecāks, jo viņš ir rigidāks uz šādu veidu pārmaiņām. Ar to ir jārēķinās. Jūs pieminējāt par atkarību. Ja tiešām ir, kā lai pasaka, ir tādas pārmaiņas, jā, kas ir vielmaiņās un gan centrālā nervu sistēmā, gan arī citos orgānos, kas pakārtojas šai vielai un vielas klātesamībai ilgstoši. Jā, mēs runājam par atkarību, kura ir hroniska slimība, no kuras cilvēks nevar atveseļoties, bet viņš var nonākt tādā stabilā remisijas stāvoklī, ka šī slimība tā tieši viņu netraucē. Bet zinot, ka atkarība veidojās, teiksim, biopsihosociāli, tad ir ļoti daudz dažādi priekšnosacījumi, kāpēc vienam tas rodās tā un citam rodās savādāk. Ir tomēr būtiski saprast, kurā sfērā man ir šīs te grūtības, ar kurām es saskaros, kas veicina to manu piesaisti šai te vielas lietošanai. Un es jau esot ar šīs vielas lietošanas pieredzi, varu skaidri apzināties, ka es to nekad neaizmirsīšu. Ja? Kas ir tā lielākā vispār problēma par vielām runājot? Cilvēks kaut vai vienreiz lietojot, nekad to neaizmirst, kā tā viela viņu ir ietekmējusi. Un mirkļos, kad ir kaut kādas iespējams grūtības, šie slēdzīši satiekās. Bet bija tāda viena fantastiska reize, cik ātri gribās kaut ko labu, un šī atmiņa man nodiktē īsāko risinājumu, jo smadzenes ir gudras, bet kādreiz viņas šo gudro ātro risinājumu piedāvā ne ar ilgtermiņa labvēlīgām sekām. Un tā mūsu atmiņa strādā it kā mums par sliktu, ja, piedāvājot, ka šitā bija ātri labi. Un ar to atmiņu cilvēks būtībā dzīvo visu savu atlikušo mūžu. Bet ja viņām ir šī iespēja apzināties, apgūt, būt izglītotam, kas tas tāds ir, ka tā ir tikai atmiņa, un tas ir tikai signāls no dziļākiem failiem, ka ir labi, principā kā tāds spams, jā, bet es zinu, ka tas ir spams, es viņu nevaru vaļā, es neleju plādēju, bet ja
es neesmu informēts par to. Es ar to varbūt cīnos vai veicu šīs izvēles ne tā, kā man vajadzētu. Bet ar šo atmiņu es varu dzīvot ļoti labvēlīgi arī tālāk, bet meklējot atbildes tam, kas man tomēr pietrūkst, tajā biopsihosociālajā kontekstā. Tā kā atkarība vai šī lietošana nav pilnīga iznīcība līdz manām mūža beigām, jo ir miljoniem cilvēku, kas dzīvo ļoti labi, esot ar atkarību. Jā, var mainīties apstākļi, var mainīties vide, un tā šūpoles šūpojās. Un kāpēc arī tajā atkarību, tādā pieskatīšanas komandā, mēs esam multidisciplināra komanda. Narkologs varbūt vairāk runā par šo atkarību, bet būtībā tie ir psihiski traucējumi, tātad arī nereti arī psihiatrs šeit ir nepieciešams kā konsultants, kā novērotājs, kaut kādā dzīves situācijā viņš ir vajadzīgs. Un šobrīd arī notiek pārmaiņas, kā varbūt šī te narkoloģijas integrēšana šajā psihiatriskajā palīdzībā, kā atkarība psihiatrs varbūt savā ziņā arī definējas, kas arī var skaidrot, ka jāņem vērā ne tikai vielas lietošanas fakts un ar to saistītās sekas, bet arī jāņem un jādomā plašāk, ka ir kādi iemesli un kādam viņi ir dziļāki, un tā ir kāda konkrēts psihisko traucējumu veids, ar kuru jādarbojas, un tad arī tā vielu lietošana īstenībā nerealizējas. Tāds plaši atbildēts jautājums, bet no vielu atkarībām ir vērts bīties, ir vērts tiešām kādreiz uzlikt sev tabū. Tas nav, kā citreiz gribās, vai to arī saka, tas ir kaut kā oldschoolīgi vai kaut kā ļoti konservatīvi un kaut kā sev liedzoši. Bet es teiktu, cilvēks ir ļoti spēcīgs, viņš visu kaut ko var, viņš jau 100 gadu laikā, ko tik vien nav izdarījis. Bet kādas lietas dažreiz ir jāatstāj tabū. Un nevis tādēļ, ka man kāds to aizliedz, bet man ir informācija, kāpēc es varbūt labāk šito neizvēlēšos, lai cik tas interesanti neizklausītos. Jo biežāk cilvēks zaudē šajā visā. Viņš pats nostājās pret sevi. Jūs pieminējāt iepriekš to, ka ļoti bieži šī saruna pie speciālista ir novēloti. Vai varētu būt, ka tas ir arī varbūt lielā mērā ar to, ka vecākiem ir liela tāda kauna izjūta meklēt palīdzību? Jā, tieši arī minēju sarunā ar jaunieti, ka bieži vien pašu vecāku biklums, kauns, kaut kāda nērtība atzīt savu nezināšanu iekavē saulaicīgu sarunu. Un bērna lietošanas izvēle nevienmēr runā par to, ka es kā vecāks esmu cietis fiasko, ka es kaut ko neizdarīju, man kaut kas nesanāca. Tomēr jaunietis iet arī savu dzīves ļoti autonomu izvēli, un viņu kādā mirklī vada tas, kas viņu vada. Tās izvēles vai kaut ko aizmirsa, vai kaut ko tomēr gribēja piedzīvot, un tas neliecina, ka es kā vecāks esmu slikts vai nespējīgs. Un šajā gadījumā tieši kauna likšana pie malas un tā spēja mēģināt saprast, kas ir noticis, ir ļoti vajadzīga. Jo bērns vienmēr jūtās, tomēr viņš baidās. Viņš baidās un mēģina meklēt šos risinājumus. Ja viņš jūt, ka baidās arī vecāks, tad principā ir diezgan traki. Bērnam ir svarīgi redzēt, ka pieaugušais, un viņam ir šis potenciāls, baidīties, bet atzīt, ka man gribētu šo situāciju tomēr izsināt. Ko es daru, kam es lūdzu šo palīdzību?
Bet kauns un vainas sajūta ir sliktākie padomdevēji un arī, principā, bailes. Jo viņas iedzēna tādā kā sprostā, stigmā. Nevēlēšanās izvēlēties kādus pakalpojumus, kas īstenībā būtu ļoti steidzami un nepieciešami. Arī pat neatliekamos gadījumos, ja, jo vecāks var iedomāties kaut ko, kas vērsīsies pret viņu. Pieaudzis cilvēks var izturēt tiešām jebko, ja viņu sasniedz vajadzīgā informācija, iespēja sev palīdzēt un tādā veidā palīdzēt arī bērnam. Bet vecākam ir iespēja caur vienkāršu sarunu, nekautrēšanos par to runāt ar bērnu, runāt ar palīdzošu personu, un tādā veidā jau pašā saknē atrisināt ļoti daudz problēmu. Jā, vecākus gribās iedrošināt, jo visdrīzāk tās ir arī viņu pašu izaugsmes kādas nepilnības, jā, nevienam nepārmetot vai nekritizējot vecākus, bet tā ir vide, kultūra, vēsturiskā vide, mūsu tomēr arī tā attīstība, kā mēs augām, ko varēja, ko drīkstēja, runāt par savu pašsajūtu, vēl joprojām daudziem ir kauns un nepieņemami, un vienīgais veids, kā izrunāties, es iedzeru, un tad es varu parunāt ar kādu pa sirdīm, ja, vai kā to saka, ja. Ko to īstenībā to var izdarīt absolūti skaidrā prātā, vienkārši jādod sev šī atļauja. Bet, jā, tā vēsture ir mācījusi dažādas pieejas, un viņi šobrīd arī ne visur māca to, ka drīkst runāt un var runāt, jā. Tas ir slikti, bet cilvēkam ir iespēja meklēt priekš sevis labāko risinājumu, un tas nevienmēr izskatīsies kā formula matemātikā, kur ir ierakstīts dariet tā, un būs tieši vienāds un visiem iespējams rezultāts. Ģimene ir tas kodols, vai tomēr tie tuvāki, vai šīs uzticības personas, ar kurām ir šis emocionālais kontakts, sarunājoties, vienojoties, atradīs šo zelta vidusceļu, ko es varu pieņemt, ko es tomēr nevaru pieņemt, ko mēs darīsim, lai tas ceļš ir šeit un ne pa grāvjiem, bet taisni. Un, ja cilvēks noķer to dabisko vai vēlamo šo laimes sajūtu, tā arī ierakstās tajā pašā atmiņā, un tā ir iecirsta riktīgi, tā kārtīgi. Tā kā, tāpēc jau arī ir šie atvesļošanās gadījumi. Bet es noslēdzoši uzjautāšu, kur tad meklēt to pirmo palīdzību, ja ir kaut vai aizdomas par bērna vielām? Kas ir tie instrumenti, ko vecāks var izmantot? Šajā gadījumā tiešām ir ļoti labs resurss šis pusauģu palīdzības, jā, šie centri, un arī, ja kāds, tomēr psihologs, tiešām psihologi ir, vēlams tomēr pameklēt un saprast, vai viņam ir licence, viņš ir ar certifikātu, ja ir kādas atsauksmes. Tagad arī iespējams lasīt šīs atsauksmes un saprast, vai der. Varbūt ir iespēja apjautāties tam pašam ģimenes ārstam. Varbūt viņš zina kādu psihologu. Turpat kādā tuvākajā esošajā medicīnas iestādē, veselības aprūpes centrā šādi pakalpojumi tiek sniegti. Viņi nav kaut kur ļoti tālu. Kādreiz cilvēkam atkal vada kauns un viņi neizvēlās tuvāko, bet meklē kaut kur tālāko. Piemēram, arī. Jā, tieši tā. Var meklēt šos lielākus centrus, kas ir dažādus palīdzību veidu apkopojoši centri, pazvanīt, uzzināt. Vienmēr ir šajos konsultāciju telefonos cilvēks, kas sniegs vispilnīgāko informāciju par to, ko darīt. Jā, un arī kādas pašpalīdzības literatūras, dažādi raidījumi, podkasti, kas tomēr
iedrošina vai varbūt liecina par kādu vienu otru personību, pie kā gribētos griezties. Un ir tomēr labi tam jaunietim varbūt kādreiz arī redzēt, kā izskatās šis palīgs. Ja? Kā, mēs jau netveram tikai verbāli un ar skaņu. Mēs arī redzam, skatāmies un saprotam, vai ir kaut kāda ziņā kontakts ar šo cilvēku jau no tā, kā mēs viņu ieraugam. Tas ir tik normāli. Jā, es iedomājos, ka arī noteikti var uzticības tālrunim vecāki zvanīt un tādu pirmo soli spērt. Jā, tieši tā. Jā, teikšu paldies. Paldies par interesi un lai izdodas.